Es gribēju pateikt, ka šitajā video mēs netīsim ar pludiņu baigi daudz. Tad uznāk jau pakons, bet kā viņš atnāks un sāk kaut kas pilt iesim projām. Bet šitais būs diezgan gaišs video. Kas forši? Tu iedzēsi, ka mēs aiziesim uz to pusīti, visu kaut ko. Tad mēs iesāksim pa šitajiem, jo mēs vakar jūs pastāstīju, redzējām līdatiņu, daudzi asaiši. Un ja jūs domājat, kurā mēs vietā esam, mēs esam kaut kā zem tilta un pie bankas. Kaut kādā pamestā. Ne jau pamesta, bet vienkārši šeit. Nu jā, nav nekāda pamesta. Kaut kādā lauku tur. Nu jā. Bet es nezinu, sākumā, kad bija pavasaris, šitā jau vasara, un sākumā, kad bija pavasaris kaut kas tur. Šeit nekas neķējās. A tagad par šitām dažām dieniņām mēs šeit esam bijuši. Tāpēc. Bet šeit ieplūkšanai asaīts kāds. Bet vakar tur daudz asaīši bija. Jā, šitā ir vieta, pa ko viņš bija runājis, kad atsaka. Jā, un vēl pa to līdaciņu. Jā. Tagad jau kaut kas tur baltas jājaust. Uzmanīgāk. Šeit nav baigi sekls. Tikam vēl vilnīši. Iet straumīte. Pabeidzīsim gājā, ko viņš aiziet. Iesūs. Tev patikā līst. Tev vajag uzlīst. Jā. Iet gājā, straumīte iet. Iet straumīte. Labi, es centīšos uzkāpt. Uzkāp. Labi. Nē, stipri tūri. Es stipru. Jāpaturās viss. Makā. Bet tas izskatījās tāds. Tāds baigi dzelzs. Tev kaut kas ķērās? Jā, baigi ieķēra. Ak, mans Dievs, tā bija līda. Jā, es redzēju. Tā bija. Jā. Ak, mans Dievs, līda. Tāpēc, ja viņas kaut ko ņemās, tad viņš biežāk jāpulsina, kad viņi meklē zivtiņus.
tikko asaitis kaut kāds vidējais vai maziņais ieplūstināja. Asaitis vai istam asaitis. Tu redzēji asari? Asaitis tur ieplūstināja. Tā bija līdaka. Tā bija tur. Nē, bet tā ir līdaka. Asaisi tik daudz neplūšina. Viņi ar biškai salastīti un biški tos apļus taisa. Bet līdakas jau baigi ieplūšina. Bet kā jau es jums teicu, es ceru, es ceru, ka atkal redzēsim, ka viņa izlec ārā. Jo vakar es arī redzēju, ka viņa izlec ārā un es redzēju viņas ķēmeni. Tā bija līdaka. Nu tāds tas tunelis izskatās. Jā, interesanti kā. Tikai nezinu, kāpēc tur ir teksts. Kaut kāds Pārdaugavas ūdens ceļi. Man jā, tur rakstīts tā. Labi. Mums ir apakaļ, pa tālu jau bija. Negribu, lai kaut kas notiek. Jau. Ņemsim. Jā, es negribu, ko vēl redzēsim. Jo tas bija tāds ieplūšinājums. Es tā baigi to uzmanīju, tāpēc jau nebija baigi to uzmanīju. Iesim meklēt, kas tur būs. Otrā pusē iesim. Nē, tas bija. Nezinu. Un tas gan mani baida bišķiņ. Paulu, labāk kreklu bišķiņ, jā. Tev var redzēt bišķiņ apakšbikses. Jā, tā tieši vajadzēja. Šitā ir laba. Ja tuvāk, mēs bišķi jau redzētu to līdaku. Šitā ir laba vieta īstenībā. Šitā ir un šeit pat var apsēsties. Iemetīsim. Tikai jābūt bišķiņ arī uzmanīgam šeit. Es paturēšos bišķiņ. Labi. Vajag interesanti secini. Daudz kāšu. Pirmo reizi, šitā ir pirmā reize, ko es esmu līdaku redzējis, bet es jau jums visu kaut ko tu īpatnēju teicu savā mazajā kaut kādā. Jā, savos divos video. O, kas jau? Nē, laikam nav viņiem. Nav līdaka. Līdaka neuztieksies, viņa ne. Redzi? Tu jau patiks. Nemēģi jautā, jā? Iedomājies, tev ir līdaka pieķerās. Ja pārāks, tu nevarēsi izvilkt. Es izvilku mazo līdaku. Nu jā, tad tā būs mazā. Bet lielā būtu par tev. Nevarēs. Paga apskatam. Sliekai nē, nekā. Paga. Sliekai viss kārtībā izskatās. Jā, nekas nav nokosts. Paga āķi redz. Nu, tev vajag paslēpt to āķi, vai zivs neredz. Jā. Šitā vispār ir forša, smuka vieta un forša. Mums pie mājām vispār ir daudz makšķernieku vietas. Vispār, kur vajag ejot. Daudz. Jā. Ir vienā jau kaut kur noķert.
asai. Paul, apskaties, redzi? Kāds ir licis savu makšēru? Nu jā, Šeit kociņš, jā, kāds ir licis arī šeit makšēras. Nu, nav brīnums, šitā ir laba vieta. Es iešu ātri pastaigāt kā... Ei, vēl viens āķis! Es ieraudzīju āķi! jā. Šeit pilns āķis. Kā tam ir noplēsies? Kā? Tas daudz reizes noticis. Tikpat liels kā man. Tas labi, forši. Neko darīšu. Nu? Es kā visu nakti atstāšu, es kaut kur pie kociņa, kurš jau pie ūdens, atstāšu, pielikšu slieciņu, ja man atliks kāda, pielikšu viņu, un tad visu nakti, un tad, kad mēs atgāzīsimies rīt, tad es arī filmēšu un jūs esat redzēt. Un tad mēs apskatīsimies, kā tur būs. Jā. Kāds, lai būs pieķēries. Es zinu, kāda būs problēma. Ja tur baigi laustīs un viss kaut kas notiks un baigi vairs redzēt āķi, tas nekas. Bet, ja tur paliks visu nakti tā ziltiņa, jo kā mēs redzēja, tad viņš bija maziņš, viņš nolika pudeli un kaut kādu āķu lielu aiz lieku, un tad viņš atstāja uz koka liela, uz koka. Un tad viņam beigās, kad viņš apbrauca ar laivu un mašīnu, pēc nakts apbrauca nākošajā dienā un redzēja, ka tur kaut kas lausta un tur bija liela. Kaut kāda, nezinu, kāda līdatiņa. Labi, es iešu apskatīties šito visu lietu. Vai cilvēki arī var redzēt, kā izskatās? Šeit baigi liels plēsis. Jā. Vispār man ļoti nepatīk cilvēki, kurš šitā dara. Ļoti nepatīk. Šeit vispār liels vējš. Jau paliek tumšs, es uztraucos, ka būs lietas. Tad metīs lietā. Labi, met! Var redzēt visu. Jā, asari vislabākie. Paulam asari vismīļākie ir. Metījās tāpēc, jo tie ir viņi. Vai mēs vispār varēsim vai kaut kas vispār ieķersies, ja viņi ir? Pagaidīsim. Varbūt pārstās jau mīnus sāksies. Jā. Atnāc stils. Šeit gan daudz vīd. Tā, tagad lietas arī bišķiņ būs. Tas ir slikts. Pārstāja vēju. Vējš Nē, nepārstāja, īstenībā. Cik tālu iemetu? Normāli. Jā. Nav vislabākais. Vispār tas ir dzīvi. Jā. Tu pat arī tev nemētu papildēt. Jā, jo es neesmu makšķernieks. Nē, tu nemētu papildēt. Jā. Bet ētis gan devētu. Jā, viņš ir bijis arī tālāk. Viņš arī tālāk varētu. Jā, bet pa vidu būtu tas viņam lielākais rekurs, jā. Viņš varētu, kad viņam tā būtu grūti. Ja mamma varētu, kur ir pludiņas ija, bet galvenais vai zivis. Hei, vari pateikt, cik tos zivis esi noķēris? 4. 4. 3 maulītes un vienu asaiti, smuks asaitis. Jā, Paulam ļoti garšoja. Viņam ļoti garšoja. 30 asaitis. Es viņu vienkārši tā kā visu filēņu iemēcēju oliņā un tad vēl iemēcējām tajās te. Iemēcējām oliņā, iemēcējām miltiņos un cepām kā visu filēņu. Baigi gaisīgs. Tāds kā augstītāji bija. Tā ir. Jā. Jūs vispār māk dziedāt. Jā, gudrība. Operā vajadzētu iet pūt no opera. Jā, labais. Vispār viņam arī laba vieta šeit ir. Nezinu. Vispār viņi daudz ir pie centrālā tirgu ir. Bet, zini, kas ir baigi interesanti? Dažreiz šeit brauc garām kaut kādu lieli tie motobraucēji un traucē mūs un baida tāds zivis.
tie mazie stūbeņi. Bet tad, kad viņa brauc baigāti, tad nāk tādi viļņi, kad viss liekas, kad mūs viss pārpūdīs un mēs nomīsim, kad tādu vieli, kad viļņi, kad mēs vienkārši un iegāzīsimies ūdenī. Bet tikai pie šejienes bija, tāpēc nebija tik traki. Pārstāj tas vējs. Jau bišķi viņš odās, bet pats jau viss tāds labs. Ladiena, tad jau ieliksim pie šejienes. Man tiešām nepatīk tās motorlaivas. Man patīk, man vispār patīk, bet man nepatīk, ko viņas dara. Kad taisa, forši, kad peldamies, man patīk viļņi, bet man nepatīk, kad viņi vienkārši dažreiz, kad tu makšķera izbojā, dažreiz, tu aizbaidi zivs. Bet vējā plūdiņu nemai tik ļoti iemet, jo viņš nav tik smags. Te vajag domāts tādā saulītē, bet spinningu gan vai tā. Un jūs varat redzēt, Paulam ļoti patīk gorillas arī. Jā. Bet es esmu makšķernieks vajag. Jā. Tāpēc man vajag patīk makšķēt nekā kaut kas bišķi pa mūziku. Jā. Man gan bijis tik labs. Bet vispār man tāda patīk taupētājā. Uzliksim uz kociņu, vai ne? Jā. Tāpēc jau šai neņēmu tik ļoti, jo šeit ir daudz kociņu un arī man tik nemaidēja. Tā mums viņš varēs noturēt. Es vajag. Viņš var. Es tagad tieši pastaigāties. Bet tur ir. Kāpēc tu staigās? Filmē tā, ka video. Jā, es gribēju jums šeit pastāstīt. Tur taču. Kāpēc šeit? Labi, es iešu. Tu pasaki, ka kaut kas notiek. Labi? Šitā ir tik laba vieta. Tik smuki, puķis visur. Mans Dievs. Un šeit arī smuks skats. Vēl arī Latvijas karogs. Mīļā Latvija. Labi. Es nezinu, vai es gribētu iet tālāk, bet labāk aizējam ātri. Skudru pūznis un liels. Wow! Kas šitā palīdz? Šeit es gan neesmu bijis, un arī Pauls nav bijis. Labāk neejam. Varbūt aizlieks arī. Mans Dievs. Lītaka? Lītaka nevis notiek, bet kaut kas atlaid mums. Jūtās tā kā akmenis, bet es neko neiešu. Gandrīz līdzīgi skan. Jā, tad kaut kā viņa bija izņēma savu asti, kad mums iesmust. Labi. Jā. Ir daudz mazās zivtiņas. Bet brīnums, kāpēc tur jāsaitas bija mazais mīļs. Mazais nezinu. Lielais nezinu. Man izskaties vajag kā lielais no puncīša, vai no lieluma mazais. Tad no punča lielais. Baigi jocīgi, jā? Jā. Tāds puncītis tā kā lielais asaitis, bet tāds augumiņš tā kā mazais. Sajūta, kad tā kā vidējais būtu. Jāsais. Es nezinu, bet noteikti tā bija, ja tas nebija piesārņojums vai slimība, tad tā bija līdaciņa kaut ko, laikam, jo viņa daudz reizes iekošās zivtiņās, un ka viņa jūt, ka viņai baigi kaulē neizpļaujas.
Jā. Visi laiko, kad odi ir slikti, ja odi ir vasēs vēlmiņi. Jā, tiešām. Man tik ļoti nepatīk. Nu, bet viņiem vajag ar kaut kādu pārtiku iztikt. Jā. Nu, vispār pārēst ar asinīm. Nepatīk asinis, kāpēc viņiem patīk. Jā. Viņi kaut kāds vampīri ir kā odi. Vampīri ir kaut kādi kukaiņi. Jā, ir tādi kukaiņi. Vampīri kukaiņi. Tā var teikt, odi ir tādi. Tad arī būs arī foršāks video, ja es valksēju spinningu. Es varēju sataisīt spinningu, es nebūtu droši vai stipru mezgu uztaisīt, tāpēc es negribēju. Jo vērtos ļoti slikti novērties, kad viņš iznāktu. Mēs ar spinningu būsim, bet ar tādu mazu vīzbulīti, ja mēs ar to mazo vīzbulīti varam noķert mazo līdaciņu, lielo asaiti un vidējo asaiti. Baigi foršās zivtiņas, man viņas ir mīļākās. Man tās lielās līdakas baigi tās līdes, nezinu, tās baigi līdakas nemai gandrīz pat izvilkt. Tev jāliek un stundu, un citi cilvēki pat 2 stundas vilkuši līda klājā. Tik ilgi, jo viņi nemai viņu, un tad tikai pēc 2 stundām izvilka. Citi cilvēki vienkārši dažreiz, zin kā dara, viņi bija laipiņas, tur ir kaut kāda laiva, un tad, kad viņi notiek zivikuļu vai, saplēst viņu diedziņu, viņi ātri uz tās laivas noliek to zivtiņu. Vai notiek viņi tā kā uzlaik. Mums vēl tik manējām. Mums vēl pirms jānotiek zivtiņu. Labi. Jā, bet šitā vispār ir tāda odaina vieta. Odaina. Bet gaini. Ja jūs varat pamēģināt, parādi filmētāji banku un turieni. Un tad jūs sapratīsiet, kurā vietā. Jā, un arī, ja jūs gribat kaut kur aiziet peldēties, un jums nav ideja, šeit arī tūmā peldvieta. Jā. Beidz filmēt atpakaļ. Nē! Tev ir kaut kas pasakāms. Nē, nebeidz. Tagad tur ir aiziet uz panorāmas ratu, tur kaut kas jāizdara ar telefonu, vai kā vēl izbraukt. Vienalga.